Dāvan, vai šī bija tā spēle, kad izspēlēties no sirds? Nu, grūti pateikt. Katru spēli mēģinām iziet un spēlēt no sirds. Izspēlēties, es domāju, kad ir vienā brīdī tā brīvības sajūta. Mums jāsas otrā perioda beigās, man liekas, pat daudz tā brīvība nāca. Un tad labi, ka mēs noturējām to 4-1 un uzlikām uz to spiedienu. Un tad uz trešo iznācām gatavi un pabeidzām to spēli. Spēles sākumā arī komentētāji teica, dāvanas ir jāprot pieņemt, bet tās dāvanas, laikam, šoreiz arī tika pašiem sev saorganizētas. Piemēram, piespēle tev vārdu priekšā. Pat dāvanu nosaukt, laikam, grūti. Tās nav dāvanas, katra ripa ir jāizcīna. Tur, man liekas, pamet lejā, tur Andrī ļoti labi nospēlēja, pēc tam Tralis man atdeva, un tur tikai lika pabeigt to momentu, un visas maiņas kopējais darbs atmaksājās. Šodien vispār visas maiņas guva vārtus. Laikam tas liecina, cik svarīgi ir katra no tām. Jā, mums jau pēdējās spēlēs, man liekas, katra maiņa pienes vairāk. Varbūt bišķi disciplīna pieklibo, bet pie tā piestrādāsim. Un, mēs ejam uz pareizo ceļu, tie ir svarīgākie spēle priekšā un jācīnās par ceturtdaļfinālu. Kur tu pats gribēji pielikt? Kur es pielikt? Es nezinu, nefokusēju baigi uz sev vairāk. Galvenais, ka komandai vajag, varbūt kādā epizodē, varbūt bišķi drošāk vajadzētu nospēlēt. Bet labi, tā ir izanalizēs spēle un tad galvenais ausis jāpaņem. Kaut kā Eduardam arī var palīdzēt tvaiku nolēst, man liekas, viņš ir uzvilcies kā traks bulls. Es skatījos iepriekšējā spēlē analīzi, tur saka buldūzers, es laiku iet cauri visiem. Nē, Tralis ar Andriju, man divi lielas mašīnas, Maiks ir tikai baigi forši starp viņiem spēlēt. Vajadzēja Tralis man atkal uz tukšiem atdeva, vajadzēja ielikt, bet labi, nākamajā spēlē būs. Lai tev izdodas tas pianists solo nākamajā spēlē atkal. Dāvai, paldies.